Kādā saulainā dienā dinozaurs atrada olu, no kuras bija izšķīlušies visādi dzīvnieki. Dinozaurs sāka aurot. To dzirdēja citi dzīvnieki, bet atskrēja tikai degunradzis. Degunradzis teica: Ko tu auro? Mežā visi var dzirdēt. Te pēkšņi no nekurienes uzradās vecs vīriņš. Viņš izbrīnīti bļāva. Palīgā, palīgā, runājošie dzīvnieki. Atskrēja dinozaura dēls un teica: Tēt, nāc mājās, es gribu ēst. Tētis aizgāja mājās un paņēma tās olas līdzi. Viņš kļuva labs un audzināja tos dzīvniekus, un visi viņi sadraudzējās un kļuva ģimene.